Īstenībā jāsaka, diemžēl, un es noteikti nebūšu vienīgais, kurš teiks, ka nauda ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē, bet nevis tāpēc, ka to gribētos, ka viņi ir svarīgi, bet vienkārši tā iemesla dēļ, ka bez naudas mēs neko nevaram izdarīt mūsdienās. Nauda manā dzīvē nozīmē neko vairāk kā līdzekli un instrumentu, lai es varētu sasniegt savus mērķus un sapņus. Nauda noteikti man nav mērķis, nekad nav īsti bijis. Vairāk tās ir laikam tādas iespējas. Manuprāt, nauda man nozīmē ļoti daudz. Protams, tā nevar aizvietot ģimeni un tādus tuvus cilvēkus, bet nauda ir līdzeklis, bez kā es nevaru, teiksim, iztikt. Kā saka, naudā laimes nav, bet naudā ir toties rīcības brīvība. Nevarētu teikt, ka bez naudas būtu forši. Latvijas iedzīvotāji, manuprāt, dalās divās grupās. Tiem, kuriem naudas ir pietiekoši, un tiem, kuriem viņas ir varbūt nedaudz par maz vai tieši uz līnijas. Un tad tā otrā daļa, es tomēr uzskatu, ka dzīvo taupīgi, jo viņiem vienkārši nav citas izvēles. Manuprāt, tagad jau ir labi. Tagad jau cilvēki taupa un ekonomē, un tos naudas tēriņus tomēr kaut kā mēģina ierobežot. Kamēr būs šī mazliet neizglītotā sabiedrības daļa, kas uzķerās visu laiku uz tādām trakām dienām un šīm akcijām, tikmēr arī būs šādas lietas, ja? Ka vieni būs kaut kādā iekrituši totālā nabadzībā un kaut kādos ārprātīgos parādos, un vieni dzīvo cepura kultā. Pirmkārt ir jāplāno, manuprāt, savi naudas līdzekļi, jādomā, kur tu savu naudu tērē, un arī jāskatās, kur to naudiņu var nopelnīt. Ja tev gribas kaut ko nopirkt, tad attiecīgi arī jārēķinās ar to, ka to naudu kaut kur arī jāiegūst. Teiksim tā, tāpat viņa nerodas. Tāds knipšs nevarētu noteikti pateikties. Mācīt zināt knipšs, tas noteikti būtu ekonomikas ministrs jau. Es daru arī šobrīd, mēneša alga, un tāpat es viņu neizdodu pa labi, pa kreisi. Vislabāk ir tad, ja kaut kas paliek pāri, un tad lietas to vai burciņā, vai nezinu, atstāja bankas kontā, un tad pēc pāris mēnešiem skaties, man ir nedaudz iekrājies, un tad es varu atļauties, vienalga, kas tajā brīdī ir aktuāls. Gribētu jums ieteikt visiem, dzīvojiet tā prātīgi, protams, neliedziet sev neko tādu, ko jums sirds kāro, bet arī neielieniet trakos parādos. Un es ceru, ka ar gadiem mēs arī iemācīsimies, ne tikai tērēt, bet arī tā kā iekrāt, ne baltai dienai. Jā, es esmu viens no tādiem centīgākiem ģimenes budžeta plānotājiem, jo mēs katra mēneša beigās ar draudzeni apkopojam visus čekus par pirkumiem visa mēneša garumā, gan degviela, gan ēdamais, gan rēķini par dzīvokli. Un tad skatāmies, kur mēs varam ietaupīt, kur mēs esam pārtērējuši. Un arī tas, lai viss būtu godīgi, lai šie tēriņi būtu uz pusēm sadalīti un lai vēlāk nebūtu nekāda lieka runa par to, ka es esmu vairāk iztērējis nekā tu. Tas ir diezgan tāds veiksmīgs veids, kā uzturēt mieru ģimenē, man šķiet. Būtiski nevis tiešām koncentrēties uz to naudas taupīšanu, jo tad mēs palaižam kaut kādas varbūt iespējas dzīvē, tikai tāpēc, ka mēs baidāmies iztērēt lieki, bet drīzāk domāt par to, ko mēs varam izdarīt pasaules labā. Un tad šeit ļoti labi iedarās tāds teiciens, ka viszaļākais produkts ir tas, kuru mēs nenopērkam, jeb zaļākā prece ir tā, kuru mēs nenopērkam. Ar šādu moto es mēģinu arī dzīvot, un man sanāk ietaupīt. Mans sapnis vienmēr ir bijis braukt ar mašīnu. Pat visbeidzot esmu sakrājis savai pirmajai mašīnai, automašīnai naudu. Es tādu konkrētu lietu, kam es ļoti ilgi krāju, neatceros, bet es atceros, ka man bija kaut kāda viena no pirmajām algām. Tie bija 40 lati, un tas tajā brīdī likās ļoti daudz. Un es aizgāju un nopirku džinsu bikses pa 40 latiem, kas tagad jau principā diezgan normāla summa priekš apģērbu gabalu, ja? Un viņas bija tādas sarkanas džinsens, tādas nokrāsotas. Jā, un es iztērēju to visu naudu, bet tajā brīdī man bija prieks, un laikam tā vajadzēja, jā. Jau 11 gados es sapratu, ka nauda nav jātērē konfektēs. Vai tā, kas ir saņemta, vai tā ir kabatas nauda, tā, protams, ir pirmā alga. Un arī man bija tāpat, un es sapratu, kāpēc man viņa ir jāiztērē konfektēs, ja es varu viņu salikt,
un kaut kādas nepieciešamās lietas nopirkt, bet tad man beigās sanāk nedaudz lielāka summa, par ko es varu iegādāties kaut ko, ko tiešām tajā brīdī gribās tādu lielāku. Es vispār esmu mainticīga ļoti. Nu, neteikšu, ka ļoti, bet esmu mainticīga. Es makā turu uz viņas, un es katru gadu viņas atjaunoju. Un ja man nokrīt zemē nauda, vienalga, kas tā būtu par naudu, vai tas ir santīms vai liti vai kas, nu, kas liekas varbūt nevērtīga nauda, vai nekad es viņu neatstāju zemē. Un ja es arī redzu kaut kur nokritušu naudu zemē, tad es viņu paceļu kaut vai pēc tam atdod nabadzīņam vai kā, jo nauda nemīl nevērīgi pret sevi. Man ir viens, kuram es pat varētu piekrist, jo kaut kā tas nāk līdzi, un tas ir ticējums par zvīņu un naudu. Bet es viņu neturu makā, nenāsāju līdzi katru dienu. Bet man mājās ir atsevišķa kastīte, kur es krāju jubilejas latiņus, kas iznāk 2 reizes gadā. Un tajā tā viņa krājās ļoti lēnām. Tur atnāca 3, kaut kad pēc pāris mēnešiem tur vēl 4. Jā, bet tā, kad ieliks viņu, tad man sāk viņa krāties arvien vairāk. Protams, ka kaut kādam budžetam ir jābūt, un tu zini, cik tu tajā mēnesī nopelni, un tu zini, kādi ir tev ēšanas tēriņi un komunālie maksājumi, un cik tev paliek pāri. Tad protams, mēneša sākumā tad vajadzētu apmēram plānot, vai tas būs ceļojumos, vai tas būs sievai jaunam kažokam, vai vīram makšķerē, vai kā kur ģimene plāno. Ja? Bet faktiski kaut kādai plānošanai ir jābūt.